Un nākošais hidrolīniju stāsta turpinājums par rotācijas hidrolīniju. Viena caurula šeit, otra tur. Kā ceramies, tā ir izvēles līnija. Viņa var arī nebūt, ja nav pasūtīta ražošanai. Kāpēc viņu sauc par rotāciju? Pie šīs līnijas slēdz mazlitrāžas agregātus klāt, proti kaut ko rotējošu rotatoru, tiltratatoriem, ja tā ir hidroliskā vadība, tad rotācijas kustību, vai ir greiferkausi, kuri karājās vienā tapā, arī rotators. Pie viņas var slēgt arī grāvi planējumā kausa funkciju. Jāņem vērā, ka viņa vadās no kreisā džoistika pogām. Šī līnija ir litrāži maza, maksimums 40 litri minūtē. Vairāk arī nevajag šiem rotatoriem. Un viņa ir neatkarīga. Viņa parasti tiek darbināta vai barota no trešā papildus maziņa zobra cūknīša, kas ir piebūvēts vai nu pie dzinēja, vai pie galvenā hidrosūkņa, kā parazītiņš. Vai ir bēda, ja viņas nav? Jā un nē. Ja tev ir tādi aprīkojumi, kur vienlaicīgi jādara ir lielitrāžas kustība, kaut ko kniept, graust un rotēt, tad viņu vajag. Tad tu ar abiem džoistiku pogām dari lielos darbus un ar kreiso džoistiku veic rotācijas kustības vienlaicīgi. Ja tev viņas nav un jāinstalē, naudas jautājums vairāk 1000 eiro, tas viss ir darāms. Ja negribās lielu naudu investēt, vēl var strādāt ar lielitrāžas hidrolīniju un elektrohidroliskiem vārstiem un ar podziņu pārslēgt funkciju izdara vienu kustību, pārslēdz ar to pašu līniju, izdara citu kustību, atkal pārslēdz un tā. Ērti, neērti, jautājums pēc budžeta un situācijas. Veiksmi darbos!